Latviju atkal adīšanas pasākumā. Šodien mēs atdām Bauskas muzejā. Man ir liels prieks redzēt pazīstamas sejas, ar kurām mēs atdījām jau Bebrenē. Protams, ir lielāks prieks par jaunajām sejām, ko es pirmo reizi redzu šeit. Prieks par to. Šis mums ir otrais pasākums. Ar Valsts kultūra kapitāla fondu atbalstu mēs realizēsim projektu, kur mēs adīsim 5 Latvijas novados. Tā kā šis ir otrais novads, kurā mēs atdām, un tā doma ir tāda, ka mēs mazliet papētām katru novada cimdus, mēģinām atrast, kas tur ir interesants, un mēģinām tur visi kopā pulcēties, un arī to adīt, un par to parunāt. Vispār jau Zemgales cimdu pūrs muzejā nemaz nav tik liels, jo, kā jūs zinat, Zemgale kā bagāts novads diezgan ātri beidza nēsāt tradicionālo tautas tērpu, un līdz ar to arī cimdu raksti visi vairāk tika skatīti grāmatās un žurnālos, un mēs apskatījām muzejā mazliet vairāk kā 50 cimdus, un nevaru es teikt, ka ir, piemēram, tikai kaut kāds īpašais cimdu adīšanas veids vai kaut kāds īpašais rotāšanas veids, nu tā īsti nav. Lielākā daļa cimdu ir, ko jau mēs zinām, ja, uz tumšāka vai gaišāka pamata adīts ģeometriskais raksts, tāpat kā visos citos novados, ja, nu tas. Bet ir daži, Bauskas apkārtnē ir dzīvojuši šie krieviņi, jeb votu tautības pārstāvi, kuri cēluši Bauskas pili, un viņi nākuši ar savu, gan tautstērpu darināšanu, gan cimdu darināšanu, un viņu tas īpašais cimdu darināšanai ir tas, ka viņi ada cimdu gan ar vilnas dziju, gan ar lina dziju, un pēc tam cimdu izšuļ. Un tad šie te īpašie cimdi, kuri muzejā ir datēti ar 18. gadsimtu, ļoti seni, ļoti labi saglabājušies. Tas ir redzams, ka tie cimdi nav vispār valkāti, ka viņi tiešām ir glabāti kā īpaša vērtība, droši vien no paaudzes paaudzē nodod kā kaut kas ļoti, ļoti, ļoti īpašs. Un tad es ceru, ka jums visiem ir sādīti paraugi, ka mēs varēsim arī to visu tagad ķerties klāt un šūt. Tā iespēja, fantastiskā iespēja ar ziedīti paturēt rokās tos cimdus, kas nāk no 18. gadsimta. Un tas bija vienkārši šoks. Jo kas notiek? Es esmu atnākusi, es jums parādīšu, man ir uzskatas materiāls, kas ir izdots 1931. gadā Valsts vēsturiskā mūzeja krājumi. 3. sēdus. Un šeit ir tie cimdi, par ko mēs runājam. Tas cimds, ko te mēs varam, šitas cimdi. Ja jūs redzat cimdi šo. Kas te notiek? Viņš ir tie raksta zīmējums, ornaments. Viņš ir citādāks. Viņš nav tās, kā mums ir pieraksts tā simetrija. Viņa tā kā tās dzirnaviņas, kā te tās 4 krāsas parādās. Visos šajos cimdos nevienu brīdi neāda vairāk kā 2 krāsas, vienlaicīgi 2 krāsas, 2 pavadieni. Tas nozīmē, ka tas ir katram pa spēkam. Pārējais tiek uzšūts. Tas, kas jums ir priekšā, paraudziņš. Paraudziņš jums ir tur, kur ir. Mēs uzadījām ļoti apzinīgi jau uzadījām pavisam tik fantastiski paraudziņu. Redziet, kas te notiek? Te tie balti, ja mums ir jāšuj tukšā vietā, jūs nedod Dievs vēl uz tumša fona, ja mums jāšuj tukšā vietā raksts, ar adījuma dūriem. Man to, prot, mašīnādītāji, to ir iemanījušies. Cilvēks parastais, drusku jāpiešaujās. Ticiet man, šitas ir viegli. Tas nozīmē, ja jums ir uzadīts ar linu vai kokvilnu vai kaut ko drusku tievāku, jums blakām ir tas pēc kārta, tas paraudiņš, bet šitas te palaidīsiet apkārt pa visiem galdiem, varēsiet pabildēt. Es esmu lilā lapiņas, esmu salikusi, kuri tie cimdi. Visi šie dikti krāsaini, reāli viņi ir adīti ar balts vai zils, bet tas otrā krāsa ir tā sarkanīgā, tas viss ir ar augiem. Tas ir madaras, kas tas ir? Es droši vien, ka madaras. Man vēl teica rubijas, bet rubija tas ir tas, ko mūsdienās pērk kaut kā. Bet reāli šitie, tas var salīdzināt, kādu viņi reāli bija. Baltais šitas jumtveida noraukums, ko mums tā kā māca, ka tas ir jaunāks, bet viņi nāk no 18. gadsimta, un te reāli ir viņa 3 pīnītes. Mēs kā tas sākumā pirmais valdiņš labiskais iet pa kanti, te ir 3 pīnītes viņiem visiem. Tā kā šito var. Un vēl viena lieta par bārkstīm. Mēs tā kā esam, man vismaz mācīja, ka tām bārkstīm apakšā pāda kaut kādu kārtiņu, lai nesāk ar bārkiem, nemeta netaisa uzmetums ar bārkstīm.
šitiem veciem cimdiem tās bārdas ir tādas ļoti cietušas, viņas ir no laika zoba cietušas ne tik daudz no glabāšanas, nevis no valkāšanas, bet tās bārdas ir citādākas. Un te drusku tajā grāmatā rakstīts, mēs šodien vēl pamēģināsim mest tās bārdas, tie, kas prot, tie mierīgi dara savus darīšanas, bet tie, kas nav, uz kociņa mestās, mani kartonas loksnītes, tie, kas nav, mēs varēsim pamēģināt pa visiem. Kad šitās varbūt, ka kāds zina, lūdzu stāstiet. Es gribu, lai kāds man iemāca. Varbūt, ka kāds zina, kā tās viņas neāda no kreisās puses. Vai viņas ir mestās, vai viņas nav mestās. Jo te iet pīnīt un izstās, vai viņas ir taisītas ar pīnīt un šūtas klāt, kā viņas ir taisītas. Bet viņas sākās uzreiz, te nav, ritīgi apakšā nav tās pamatkārtas. Nu ko, sāksim. Tā kā, Šos visu, bet viņam oriģinālā ir jābūt tam dzeltenājām pīnītei. Un to var dabūt tikai tad, ka un pašā sākumā, ne tā kā šuj bārkstis, to nevar dabūt. Jo man vecmāte, viņas šo virsū. Varētu būt. Man ir bišķīt no tiem madras materiāliem ir tāds, ko tā madra vilku viņas ārā jau uzmetot. Met uz priekšu viņu. Jā, bet tu pīnīti nevar dabūt uz āru. Es šito nevaru pateikt.